Februāris Liepājā un visā Kurzemē iesākās ar pamatīgu motoru rūkoņu un vēl neredzētiem ātrumiem, kas dažviet uz meža ceļiem sasniedz pat 200 km/h. Šī ziema ir karsta, tā vēstīja Eiropas rallija čempionāta otrā posma Rallija Liepāja Ventspils devīze, un tā patiešām arī bija. Raidījumā par Liepāju un liepājniekiem, par rallija norisu un ieguvumiem, par sportisko azartu, gan lēmumu pieņemšanā, gan basketbola laukumā, kā arī par gaidāmo izstādi ražots Liepājā un kandidātu pieteikšanu titulam Goda un gada liepājnieks. Jau 1. un 2. martā Liepājas Olimpiskajā centrā notiks izstāde ražots Liepājā, ko pašvaldība rīko reizi 2 gados, lai vienkops parādītu Liepājas uzņēmumus un to ražojumus. Liepāja ir viens no lielākajiem rūpniecības centriem visā Latvijā, kurā rēķinot uz vienu iedzīvotāju tiek saražots vislielākais produkcijas apjoms visā valstī, apsteidzot visas citas lielās pilsētas, tajā skaitā Rīgu. Dalība izstādē gan uzņēmumiem, gan apmeklētājiem ir bez maksas, un ik viens Liepājas un Liepājas reģiona uzņēmums var pieteikt savu dalību izstādē ražots Liepājā līdz 8. februārim. Plašāka informācija un pieteikumu anketu dalībai izstādē ražots Liepājā 2013 meklējams speciāli izveidotajā mājaslapā ražotsliepājā.lv, kā arī Liepājas domas mājaslapā www.liepāja.lv. Līdz 14. februārim visi liepājnieki aicināti būt aktīvi, nosaucot tos cilvēkus, kur pelnījuši atzinību par savu darbu un ieguldījumu 2012. gadā, kā arī ilgstošu darbību Liepājas un liepājnieku labā. Liepājā ikvienā jomā strādā cilvēki, kuri būtu pelnījuši atzinību par savu darbu. Anketa pieejama domas mājaslapā liepāja.lv un liepājniekiem.lv. Pēc 14. februāra apbalvojuma konsultatīvā padome vērtēs visus ieteiktos kandidātus, izvirzīs gada liepājnieku top 15 un goda liepājnieku. Savukārt no 19. līdz 28. februārim visiem būs iespēja ar savu balsojumu internetā noteikt populārākos 15 gada liepājniekus. Goda un gada liepājnieku sumināšana notiek reizi gadā pilsētas dzimšanas dienā. Februārs Liepājā atnāca ne tikai ar atpūsmu, bet arī ar spēcīgu motoru rūkoņu, par ko parūpējās Eiropas autosportisti, kas bija ieradušies Latvijā, Kurzemē un, protams, Liepājā, lai piedalītos Eiropas rallija čempionāta otrajā posmā Rallijā Liepāja Ventspils. Viesnīcās vietas rezervētas jau vairākus mēnešus iepriekš, ik viens rallija līdzjūtējs meklē kartē Latvijas un Liepājas vārdu, bet pirmie sportisti jau ierodas kādu laiku iepriekš, lai dzīvē palūkotos, kādi tad ir Kurzemes ceļi, cik interesanti un ātri. Redzētais pārsteidz, un Twitterī var lasīt pozitīvus komentārus un salīdzinājumus ar Somijas rallijiem. Arī uzlecošā rallija zvaigzne pasaules junioru čempions Kreigs Prīms ierodas ātrāk un neslēpjot atzīst, ka par ralliju Latvijā lasīs vien internetā. Bet tuvāk, iepazīstot ceļus, saka, ka tie ir ātri un interesanti, bet gatavs esot ciņai un kāpt pat uz goda piedestāla. Ja mēs labi pastrādāsim, domāju, ka varētu kāpt uz piedestāla, un tas būtu labs sezonas sākums. Cīņa par uzvaru varētu būt sarežģīta, jo šeit būs ātri un spēcīgi braucēji. Pāris dienas pirms rallija iestājas atkūsnes, līst lietus, daži pesimisti pat smagi nopūšas, tomēr sportisti un viņu komandas turpina gatavoties lielajam sporta pasākumam. Pakāpeniski ierodas un iekārtojas servis parkā, bet jau 31. janvārī raiti viena pēc otras visas rallija mašīnas dodas uz Liepājas tehniskās apskates staciju, kas 2 dienas, gan ikgadējās tehniskās apskates veikšanai bija slēgtas, jo šeit rūpīgi tika pārbaudīti visi tie auto, kas jau nākamajā dienā plānoja doties trasē, lai cīnītos par rallija Liepāja Ventspils titulu. Galvenais pārbaudas uzdevums pārliecināties, ka ievērotas visas drošības prasības. Ticiet vai nē, sacensību rīts attāvs ar nelielu salu un sauli, kas visiem lika vēl vairāk iespringt un gatavoties sacensībai 3 dienu garumā.
Tika skrūvēts, pulēts, rūcināts un atkal skrūvēts. Tieši tehnikai kopā ar pilotu un stūrmaņu meistarību ir vislielākā nozīme autorallijā. Vēl tikai brīdis un rallijs sāksies. Liepāja tik augsta līmeņa autosporta sacensības ir gaidījusi sen. Liepājā autorallijas ir iesācies 1965. gadā, kad notika pirmais Kurzemes autorallijas, un jau tajā laikā organizatori sapņoja to, ka šeit būs gan tajā laikā tie varēja būt tikai PSRS čempionāti, bet tālākie sapņi jau bija par Eiropas čempionātu. Un tas ir šodien noticis, un tas ir Liepājai ļoti svarīgs notikums, kurš ir, uz ko mēs esam gatavojušies daudzus gadus, un liepājnieki centīsies no visiem spēkiem, lai gan braucējiem, gan skatītājiem šeit būtu ļoti interesanti. Interesanti, ka sacensību organizators ir Aerosport, kas līdz šim rīkoja populāro IRC ralliju. Šogad un turpmākos 3 gadus Eiropas ralliju čempionātu rīkos tieši viņi, paužot gandarījumu, ka ir izdevies piesaistīt jaunu ralliju, kas notiek Latvijā un Kurzemē. Weather conditions we cannot buy. That's the only thing you cannot buy. So we will take what we have. Esmu gandarīts par sacensību organizāciju. Tā ir par 100 punktiem visaugstākajā līmenī. Esmu priecīgs, ka tik nozīmīgs notikums kā Eiropas rallija čempionāta posms var notikt Latvijā un Liepājā. Aerosports filmēšanas grupas tvēra katru mirkli un notikumu, izmantojot arī helikopters, kas gan rallija atklāšanas dienā lidinājās virs Liepājas, gan sekoja sportistiem visas trases garumā. Uz Eiropas rallija čempionāta posmu bija ieradušies sportisti no 17 valstīm, visi apņēmības pilni uzrādīt vislabākos rezultātus. Favorītu vidū bez jau pieminētā īru braucēja Kreiga Brīne, jāmina francūzs François Delacours un soms Jerry Ketomā. Jā, būs ļoti interesanti. Šis būs ātrs rallijs. Ceļi ir ātri, laika apstākļi padara to vēl straujāku. Ir daudz spēcīgu braucēju. Lukjanuks, Plange, Kreigs Brīns, visi top 10 braucēji ir ātri. Būs sīva konkurence un brīnišķīga nedēļas nogale. Jerry Ketomā sacensībās piedalījās kopā ar savu nemazāk slaveno stūrmanu Kaju Lindstrēmu, kas savulaik asistējis F1 pilotu Raikonenu rallija trasēs. Šī ziema ir karsta, tā veistīja Eiropas rallija čempionāta devīze, un tā tas bija arī tiešā un pārnestā nozīmē. Kā pirmais trasē devās Liepājas mērs Uldis Sesks, braucot kopā ar ilgadējo stūrmanu Gunāru Franci. Viņu uzdevums braukt pirmiem un rūpēties par drošību. Liepājā rallija tradīcijas ir mērāmas vismaz 3 gadu desmitu garumā, tādēļ šis sporta veids ir iecienīts. Sapnis ir bijis pirmā formula, tāpat sapnis ir bijis arī tāda mēroga sacensības. Tas ir kaut kas jauns un liepājniekiem, kas nebijis. Tāds vajadzētu biežāk. Sportisti viens pēc otra dodas trasē. Pirmajā dienā bija jāveic 3 ātruma posmi, bet skatītākais noteikti bija Vecpils ātruma posms, kas iesākās autokrasa trasē. Forši. Ideāli. Būtu biežāk mums tāda Kurzemē. Super, vajag forši. Mums ļoti patīk. Neesam pirmo reizi, bet ir forši. Kaut biežāk būtu, lai nākošais gads arī būtu kaut mēs noturētu kanti. Ar savu meistarību pirmajā dienā līdzjūtējs pārsteidz francūzs Delacours, kura mašīnai bija gadījusies tehniska kļūme, bet tas netraucēja traukties trasē ar lielu ātrumu, ar vienu roku stūrējot, ar otru turot mašīnas durvis. Pirmajā dienā visos 3 ātruma posmos labāko rezultātu uzrādīja Kreigs Brīns, kas ierodoties atpakaļ Liepājā Zivju ielā, kas bija pārtapus pa autogrāfu ielu, varēja justies gandarīts. Kreigs Brīns! Redzam, ka Kreiga mašīnā ir arī nelieli defekti.
Bet noskumuši nebija arī sīvākie konkurenti, atzīstot, ka priekšā vēl 2 dienas un viss var mainīties. Apņēmības pilns uzvarēt bija arī Jari Ketamā. Diezgan grūti izkāpt no šīs mašīnas. Good evening! Jari Ketamā, Somijā! Ar stūrmani Kāju Lindstravu. Šis ir puisis, kurš teica, ka viņš uzvarēs. Liepainieki plašā pulkā bija sanākuši Zivjielā un Rožlaukumā un steidza izmantot iespēju un lūdza autogrāfus sportistiem, kā arī ar ovācijām sagaidīja braucējus un ieklausījās sportistu iespaidos. Otrajā un 3. februārī sacensības notika Kuldīgas pusē un Ventspilī. Cīņas bija ļoti spraigas, Jari Ketamā savu solījumu pildīja un apsteidz jauno talantu Kreigu Brīdi, kā trešo atstājot pieredzējušo francūzu Delafūru. Vēl tikai var piebilst, ka sacensības vēroja liels skaits līdzjutēju un visu iemūžināja Eirosports, kas sola šīs azartiskās un brīnišķīgās sacensības parādīt visai pasaulē. Liepājas vārds tik plaši pasaulē līdz šim vēl nebija skanējis, turklāt kopā ar tik daudz pozitīvām emocijām. Vismaz šobrīd izskatās, ka arī nākamā gada sākumā Eiropas rallija čempionāts ienāks Liepājā, Kurzemē un Latvijā. Sportiskā azarta un aktivitāšu Liepājā tiešām netrūkst. Tikko noslēdzies Eiropas rallija čempionāta posms, bet Liepājā jau viesojas Saeimas sporta komisija, lai pārunātu vieglatlētikas halles būvniecību, jo ar esošajām sporta būvēm paliek pa šauru, lai visi, kas gribētu, varētu sportot. Mēs šodien ar Saeimas apakškomisiju arī runājām par tālāko sporta infrastruktūras attīstību, par vieglatlētikas halles būvniecību un saņēmām tādu atbalstu, ka jā, viņi to jautājumu izskatīs un mēģinās mums palīdzēt, cik jau tas būs iespējams. Arī paši deputāti nelaida garām iespēju izvingrināt savus kaulus un mērojās spēkiem basketbola laukumā. Liepājas pašvaldības komandu spēlē veda Jānis Vilnītis. Mēs jau nākam laukumā draudzējamies un šeit vienalga, kas tu esi pirms tam bijis vai tagad, sportā visi vienādi. Ja līdz šim Liepājas domas deputāti bija mērojušies spēkiem ar Saeimas deputātiem hokeja laukumā, tad basketbola mačs bija kas jauns. Jebkurā dzīves jomā ir nepieciešams sportiskais azarts, jo tas dod kaut kādus tonusu ķermenim kā tādam, ja, un, protams, lai izturētu tās slodzes, kas ir garīgās slodzes, nepieciešamas arī fiziskās slodzes, tā kā tam jābūt sabalansētam. Spēle bija ļoti līdzīga, un ar mainīgām sekmēm te viena, te otra komanda bija pārāk. Tomēr laikam līdzjutēja atbalsts palīdzēja Liepājas pašvaldībai izcīnīt uzvaru un gūt panākumu vismaz basketbola laukumā. Ja citās cīņās ar Saeimas deputātiem tik gludi viss neiet, un savu taisnību ir grūti sūri jāpierāda. Piemēram, ka nacionālajā attīstības plānā jāiekļauj Liepājas lidosta.